labākajām vietām, kur atvērt savu biznesu. Vai jūs piekrītat premjeram? Kāds ir jūsu redzējums attiecībās Ventspili? Šāds viedoklis, kur citu izskanēs no vienas vietas, ir pilnīgi kardināli pretēji viedokļi. Kāds jūs viedoklis? Jums, lai atbildētu šo jautājumu, jums vajadzētu mēģināt stādīties priekšā, ka jums ir resursi, jums ir miljoni, jums ir labas attiecības ar banku, un kura labu projektu jums līdzfinansēs. Tad jūsu jaunās rūpnīcas attīstībai banka neprasīs vairāk jums finansēt, kā piemēram 20%, un 80% būs gatava finansēt banka. Bet jūs, protams, skatīsieties vietu no biznesa loģistikas viedokļa, jā, no izēvielas, kur atrodas noieta tirgus, lai tā loģistika strādātu, vajadzīgas savienojumi, komunikācijas vajadzīgas labas. Vajadzīgs ir darba spēks kvalitīvs. Un jautājums ir, kādu atbalstu sniedz valsts, vietējā vara šāda veida jaunai rūpnīcai. Un cik tas viss izskatās konkurētspējīgi ar alternatīvām vietām pasaulē, pasvītroju pasaulē. Nu, ja ir reģions, kāds interesē, piemēram, Baltijas jūra, austrumu krasts, nu, tad jums salīdzinās ar Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Krievija, Polija. Un ir ļoti svarīgs tas ģeopolitiskais aspekts. Nu, piemēram, jūs dzīvojat Lielbritānijā un jūs dzirdat gandrīz katru dienu, kā no šī reģiona valstu vadītājiem, militāru personām no NATO, no Amerikas Savienotām valstīm izskan lielas bažas par drošības situāciju šajā reģionā. Un jūs dzirdat katru dienu, kad palielinās spriedze starp NATO un Krieviju, un tieši saistībā ar šo reģionu. Jūs pēc iespējas tuvāk novietosiet to rūpnīcu pie Krievijas robežas, jeb tā kā mēģināsiet tā kā tālāk? Nu, droši vien, ka tālāk. Nu, vēlams ar valsti, kurai nav tieša robeža ar Krieviju, pareizi? Un ar valsti, kurai nav konfrontējušas attiecības. Tieši robeža ar Krieviju ir divām valstīm, Latvijai un Igaunijai. Tad no šī aspekta, ja ir alternatīva, kaut vai tā būtu Somija, lai arī viņai ir liela kopēja robeža, bet viņai nav konfrontējuša attiecības. Tas ir būtisks aspekts, kas kavē investīcijas, un šo negatīvu aspektu pārvarēt ir grūti, bet tas nav neizdarāms. Un te, protams, Latvijai nav noteicoša loma. Latvijas uzvedību nosaka citas valstis. Pirmkārt, jau Amerikas Savienotās valstis. Jauns prezidents, paskatīsimies, vai šajā jautājumā kaut kas mainīsies. Ja mainīsies, tad tas uzlabo investīciju vidi. Nu, protams, tad visi tie faktori, par kuriem es runāju. Ja runājam par Ventspili, mums ir lielisks tehnikums, mums ir laba augstskola, kas ir būtiski. Mums ir absolūti ideāla komunikācijas sistēma. Mēs piedāvājam industriālo parku, industriālās ēkas, kuras komersantam nav jābūvē, jo ēka jau ir nekustamais īpašums. Tas nav šo te ražotāju komersantu, tas nav viņa bizness. Īres maksa ir zema, nodokļu atlaides ir par nekustamo īpašumu, par zemes nodokļu atlaides ir. Lūk, diemžēl no valsts puses nekāds atlaides nav. Bet, ja iepriekšējā plānošanas periodā bija iekārtu iegādēji atbalsts no Eiropas struktūra fonda, šajā nav.
tikai tādu iekārtu, kas ir unikālas, līdz šim neizmantotas ražošanā pasaulē, kā es varu Latvijā pie tādām izgudrot un eksperimentāli saražot, un tad ar tām sāk strādāt. Tur vajag lielam spēlētājiem būt. Lielam spēlētājiem. Bet Timber Digital tas ir tāds mums, uz to iet, ka tas tā būs. Lūk, tā kā ir Latvijai pozitīvi faktori, bet ir arī negatīvi, kuras mēs citus nevaram izkonkurēt. Jā. Lūk. Bet faktiski mūsu pieredzes pasītroju līdz šim ir tāda, ja mēs varam piedāvāt labā vietā, pareizā vietā ēku industriālo, mēs investoru atradīsim. Un ja kāds, piemēram, kaut vai beidza savu eksistenci Dendrolite, ja, lielas telpas, viņas viss ir aizņemts. Tā nav problēma. Modernas, labas telpas aizņemt, tā galīgi nav problēma. Bet viena ēka, rēķiniet, viena ēka ar infrastruktūru maksā ap 1000 eiro kvadrātmetrā. Ja jums 4,5 tūkstoši, tad 4,5 miljoni. 70 darba vietas. Ja jūs gribat 700 darba vietas, tad jums vajag 10 tādas ēkas. Pareizi? 4,5 reizes 10 ir 45 miljoni. Jums ir 45 miljoni? Nav. Un ja kaimiņu valstī ir, tad kur viņi sāk strādāt? Jā. Un amerikāņi maksā par to, ka atnāk ražošana. Pieņemsim. Ja? Un es domāju, ka Trumps ļoti aktīvi šo te finansiālu atbalstu realizēs un mazāk naudu tērēs tur karojot pa pasauli un vairāk novirzīs iekšējai nodarbinātībai, kas ir pareizs tēriņš. Es tā domāju. Bet es aģitēju valdības vadītāju, ka Latvijai jāiet šis ceļš, nav alternatīvas. Un šādam mērķim ir jēga aizņemties valstī. Ir jēga. Jo pēc tam tas atnāks ar nodokļiem atpakaļ. Ja? Tas ir biznesa projekts pēc būtības. Jo tie cilvēki jau saņemot algu, ko viņi ar to algu dara, viņi patērē. Tad PVN nodokli nomaksās, akcijas nodokli nomaksās, iedzīvotājs jau teica nodokli nomaksās, uzņēmējiem noteikti būs kāda peļņa atkal valsts budžetā. Tā kā tur ir jēga to darīt.